Hello tautā, atkal Madars. Ir trešdienas rīts, esmu uz Spā, atbraucis atpūsties, pakaifot, padomāt, vai viens pats pa visu zāli, kruta. Nav kaut kā tā. Nu, maziņš bija dosīgs atkal vajag. Tā. Karoči var pastāstīt tiem cilvēkiem, kuri meklē sevi, meklē tātad šteli, kur tā kā pašattīstīties, tā mums pareizi teikt, ja? Un meklē dažādas salmīs, pie ko pieķerties, kā arī es to darīju, daudz tā dara, un meklē sevi, un es atradu šo hipnocoachingu, un sapratu, ka tas ir priekš mani. Tātad, tiem, kas meklē un parastā valodā to sauc par ezotēriku, ko atrod, ja? un ķerās visādām, tas ietver mājiņticībās un tā tālāk, un tātad, un iegrimst tajā vīrusā, ko sauc par to ezotēriku. Tātad pie manas skolotājs, Pāvels Dimitrijevs, tātad viņam ir mājaslapa, pavelsdimitrievs.com, tajā var iet, ja? Un viņš to apvieno tādu nosaukumu kā šizotērika. Tātad tas ir skumji, bet tas ir šizofrēnijas un ezotērikas apvienojums, kas beigās var novest pie šizofrēnijas. Ja? Tātad štele tāda, viņš ir sarakstījis grāmatu tādu, daudz grāmatas tātad, bet sarakstīta grāmata ir šizotērikas enciklopēdija. Ir audio versija un parastā grāmata, bet krievu valodā pagaidām. Latviski nezinu, vai būs tik ātri kā kādreiz, bet štele tāda, ka to var palasīt. Tas ir pēc kaut kas, kur cilvēki iekrīt lamatās pie viltus guru, apmācību it kā kočiem, kas ir un tā tālāk. Skumīga štela, tātad jebkura ne, bet tātad nepareiza pašattīstība faktiski noved cilvēkus pie iznīcības, pie posta. Un viens no tiem, arī ko es sākumā mēģināju, tā ir manifestēšana, domā un kļūsti bagāts. Karočam beigās sanāk tā, ka tas nav nevis domā un kļūsti bagāts, bet domā un kļūsti nabaks, vai domā un nekļūsti bagāts, tādā veidā. Ja? Un protams, viņš to sīkāk apraksta un izstāsta, tas tik atkal virspusēji, tāds, lai kādam būtu ko savas domas tur pamētāt un tā tālāk. Bet tad vienkārši ziņojums tiem, vēstījums tiem, kuri grib pašattīstīties, pieķerās, tātad pieķērušies šai štelei, tam manifestēšanām un domāšanām. Un tātad domā, ka tiešām kļūst bagāti. Ja? Ja tā būtu, tad viss būtu miljonāri. Izrādās, ka nekā, tad sēžot un neko nedarot uz dīvānu. Tikai domājot un vēlmju kartes toaletē, kam ir salīmēts pie sienas, ja? Ar jahtām, mājām un tā tālāk. Nu, nebūs tā, ka viņš atnāks tāpatās, kā tu tai grāmatiņās raksti. Ja? Tā kā tāds. Un katrā ziņā grāmatiņās ir tātad informācija, kas cilvēku var ievest tieši otrādi postā. Mums ir iemācīts atkal no bērnības ja, un no skolas, ka grāmatiņās raksta patiesību, bet ne visās. Tātad tādā veidā, draugi, tā kā tie, kuri meklē pašattīstības ceļu, iesaku ieskatīties, ieteikums ieskatīties Pāvela Dimitrieva mājaslapā un tieši hipnocoachinga apmācībā. Tad tur vairāk posmi ir un
vienkārši iepazīties ar to un uziet uz pareizā ceļa. Tā kā tādā veidā. Labi, draugi, čau, jāturpināt pūsties un veiksmīgu jums dienu. Čau!